Tikko šodien saulīte spīd, un es gribu skriet, ātrāk pafilmēt augus, kuri vēl ir ziedoši. Šī interesantā ir begonija sakne. Vēl ziedam. Naktīs ir +5. Jau krīt lapas. Skatos, ka pelargonijas ir priecīgas, ka palika vēsāk. Tur hortenzija limelight. Šogad arī 1. gadu skaisti zied. Jau redziet lapas. Gadās arī tā, jo vakar bija liels vējš. Rozes zied. Un brīnišķīgie miķelīši zied. Aha, vēl arī bitītes lido. Floksis arī zied. Protams, rudens pilnā sparā. Naktis vēsas. Dienās jau arī +11, 13. Bet man ir tāds prieks, atkal jums gribu parādīt, protams, porcelānu. Pienāksim vēl pie kaktusiem. Kaktusi zied, jau viņus nesīšu istamā. Šis skaisti zied. Kaktusu ir bijis ļoti daudz, bet tā kā tie palika veci, daži aizgāja uz citiem medību laukiem. Un tik tiešām, kamēr vēl saulīte, jāķer moments, lai parādītu jums skaistos porcelānus. Bagātīgie šķīvji, senatnīgi. Ar porcelānu. Skaisti izrotāts. Bet zīmogs ir senatnīgais Kuznecovs. Šis komplekts ir ļoti interesants no PSRS laikiem. Āboli, šķīvjos, rokas gleznojums. Liekas, ka tikko iesākās vasara, āboli vēl nenogatavojās. Un mēs gaidām, kad viņi nogatavosies un kļūs saldi un garšīgi. Kas atceras tādu skaistumu? Stikla zivs, Lībānu stikla fabrika. Lūk, tāds roku darbs. Brīnišķīgs
Ļoti, ļoti balts porcelāns no Anglijas. Plāns siena, un vai redzat rozīte arī iekšā. Balts un zelts. Tāds bagātīgs kūku šķīvis, apakštasīte un smalka krūzīte. Un, protams, kolekcijā ir atnācis tāds skaistums, brīnišķīga retā Sigulda ar ļoti, ļoti skaistu rozes dekolu, baltā roze. Šim skaistajam porcelānam ir ļoti smalkas maliņas, viņš ir plānsienu ar sarkanu zīmogu, ar tādu kūku šķīvi, bet ļoti, ļoti gribas vēl viņu savākt, jo palika teikana un cukurtrauks, un var teikt, ka tā ir pat ļoti neiespējamā misija viņu tagad savākt. Bet kas to lai zina? Ar šo figūru ir interesants stāsts. Laikam pievelk tie cilvēki, kuri arī porcelānu tirgo, pērk vai arī grib atdot kādam. Arī ar šo porcelānu notika tā, ka nejauši viņš nonāca pie mums, jo ceļā gadījās porcelāna cilvēks. Lūk, tāds viņš ir PSRS laiku. Zīmogs ir stāvējis plauktā un nav neviena atsit. Laikam sargā robežu. Un arī žirafe. Arī žirafe nonāca tādā pašā ceļā kā robežsargs ar suni. Un ir jauki tas, kā šīs žirafes nebija mūsu dzīvnieku kolekcijā. Interesanti ir pārdomāt tādas lietas, kā viņas nonāk pie mums, kā viņas satiekas, kā viņas iedzīvojas. No šīm daudzajām mantām, ko es esmu rādījusi traukiem, ir daudzi aizgājuši uzreiz vēlāk. Un daudzi ir palikuši un iekrituši sirdī. Lai visiem ir skaists rudens, lai visiem ir labs noskaņojums. Atā!